Principā ir tā, ka es mācījos tādā lauku skoliņā, un man mamma vadīja teātra pulciņu. Zin kā, kad tu esi mazs bērns, tu vienmēr gribi līdzināties saviem vecākiem. Un jā, man īstenībā nav bijusi cita doma vispār, ka es kaut kas cits varētu būt. Vienkārši tas kaut kā tā ir tik ļoti iepotējies, ka savādāk nav. Vienīgais mainījies ir domas, protams, par tām kvalitātēm un kaut ko tādu. Tas, ka es, piemēram, negribu strādāt repertuāru teātrī, bet es gribu ar teātri kaut ko mainīt. Būtībā tā ir tāda pirmā parādīšanās publikai, kopš es esmu Kultūras akadēmijā. Visu laiku bija tā viena puse, un tagad ir tā arī nācis klāt skatītājs, kurš reaģēs uz to visu, kas notiek, un arī vai viņš sapratīs pēc tam vai nē. Un man ļoti patīk, ka tur ir piedāvājums šodien, kur ir komplektiņš. Man liekas, tur ir vairāk vietas, tāda radoša atmosfēra, tur grāmatas stāv, šahs, kaut kāda kultūra tur ir ienākusi. Divos vārdos izrāda ir par diviem jauniešiem, kas dzīves noguruši, sastopas internetā un izlēma izdarīt pašnāvību. Un tas mans vēstījums ir par cilvēku bailēm. Bailēm dzīvot, bailēm uzdrīkstēties, bailēm sastapt otru cilvēku un par uzdrīkstēšanos laust šīs bailes. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.